sadraudzības pilsētas, delegācijas no Lietuvas pilsētām, Zaresāja Visaģinas Paņevēža, no Polijas pilsētas Lodza, no Vācijas pilsētas Kotenā. Sagaidām vājienā Latvijas jaunatnes 10. olimpiādes lāpu. Latvijas jaunatnes 10. olimpiāde ir valsts nozīmes uz olimpiskajiem pamatprincipiem balstītas kompleksās jauniešu sporta sacensības. Šogad Daugavpilī olimpiādē pārstāvēs 163 sportisti. Sveicam Daugavpils sporta skolu! Tā ir mūsdienīga sportismes disciplīnu un komandas garu. Uzgavilējam Daugavpils futbola skolai, kas nodrošina profesionālu futbola apmācību bērniem un jauniešiem, attīstot tehniskās prasmes, disciplīnu un komandas garu. Uzgavilējam Daugavpils futbola skolai, kas nodrošina profesionālu futbola apmācību. Futbola skolai, urā! Svētku gājienā nacionālā skaistuma konkursa Miss un Missis Daugavpils 2026 finālistes, uzvarētājas un organizatores. Sveicam un apmācības centrus, kur bērni radošā un drošā vidē attīsta prasmes caur spēlēm, nodarbībām un interaktīvām aktivitātēm. Sveicam Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādi. Iestāde ir ekoskola, veselību veicinoša skola, ētvinīja skola un līderis manīja skola, kas lepojas ar saviem audzēkļiem, ģimenēm un darbiniekiem. Svētku gājienā Daugavpils saskaņas pamatskolas. Skolas moto ir lai taviem sapņiem spoži rīti. Skola mērķtiecīgi veido izglītojošu un atbilstošu vidi, kurā katrs skolēns jūtas droši un motivēts attīstīties. Sveicam svētkos Daugavpils centra vidusskolu! To šodien pārstāv pedagogu kolektīvs pirmsskolas un skolas izglītojamie un viņu vecāki. Sveicam Daugavpils valstspilsētas vidusskolu! Tā ir